Denāriju karaliene taisnā pozīcijā. Ja denāriju karaliene izkrīt taisnā pozīcijā, tas norāda uz gadu, kas būs piepildīts ar stabilitāti, praktiskumu un harmoniju. Šī kārts liecina, ka tavs jaunais gads būs lieliski iespēja stiprināt savas saknes, gan attiecībās, gan profesionālajā dzīvē. Tu vari sagaidīt, ka apkārtējie novērtēs tavu rūpību un spēju radīt drošu vidi. Attiecība jomā šī kārts ir par stabilitāti un siltumu. Ja esi attiecībās, tas nozīmē, ka šogad būs iespēja nostiprināt jūsu savstarpējo saikni un radīt patiesi mājīgu un emocionāli drošu vidi. Partneris var novērtēt tavu gādību un atbalstu. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tavā dzīvē var ienākt kāds, kurš ir nobriedis un gatavs nopietnām attiecībām. Darba jomā denāriju karaliene simbolizē spēju efektīvi pārvaldīt savus resursus. Šis ir gads, kad vari gūt peļņu no savām zināšanām vai prasmēm. Finansiāli šī kārts sola stabilitāti un pat iespēju veidot uzkrājumus. Tā aicina būt praktiskai, bet arī atvērtai jauniem ieguldījumiem, kas var uzlabot tavu dzīves kvalitāti. Un atceries, denāriju karaliene tev saka, liela māja ir laba, bet laimīgas mājas vēl labākas. Tātad šogad koncentrējies uz savu vidi un to, kas tev patiesi ir svarīgs. Denāriju apgrieztā pozīcijā. Ja denāriju karaliene izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas var norādīt uz disbalansu starp praktisko un emocionālo. Šogad tu vari saskarties ar situācijām, kurās būs nepieciešams pārdomāt savas prioritātes un pievērst uzmanību tam, vai tu pietiekami rūpējies par sevi. Attiecību jomā šī kārts brīdina par iespēju, ka vari pārāk daudz ieguldīt citos, aizmirstot par savām vajadzībām. Ja esi attiecībās, iespējams jūti, ka dod vairāk nekā saņem pretī. Ja esi viena, šī kārts norāda uz nepieciešamību koncentrēties uz sevi, pirms mēģināt atrast jaunu partneri. Darba un finanšu jomā apgrieztā denāriju karaliene var liecināt par neefektīvu resursu pārvaldību vai pārlieku lielu uzmanību materiāliem. Tu vari justies pārslogota vai nepietiekami novērtēta. Šī kārts brīdina arī par pārmērīgiem tēriņiem vai riskantiem ieguldījumiem. Un te asprātība no apgrieztās denāriju karalienes. Neviena dārza karaliene nevar ziedēt, ja pati aizmirst sevi aplaistīt. Tāpēc šogad rūpējies par saviem spēkiem un resursiem, pirms tos izlietot citiem.